Ziniet, kas mani pēdējā laikā visvairāk pārsteidz? Es gandrīz katru dienu runāju ar dzīvokļu īpašniekiem, un gandrīz katrā sarunā izskan kāda frāze, kas mani aizķer. Es nezināju, ka tā drīkst. Ja mēs to būtu zinājuši agrāk, mēs būtu izvairījušies no ļoti dārgas kļūdas. Nu, kāpēc neviens mums to agrāk nepateica? Un tad es sev uzdodu jautājumu, kā tas var būt, ka cilvēkam pieder dzīvoklis, kurā viņš ir ieguldījis desmitiem vai pat simtiem tūkstošu eiro, bet viņam nav pieejama vienkārša, saprotama un uzticama informācija par viņa tiesībām, pienākumiem un iespējām. Mēs runājam par fasādēm, par jumtiem, par remontiem, par kredītiem, par renovāciju, bet daudz retāk mēs runājam par pašu svarīgāko. Par cilvēkiem, kuri šajās mājās dzīvo un kuri katru dienu pieņem lēmumus, kas ietekmē viņu pašu nākotni. Tieši tāpēc mēs jau 4. gadu organizējam mājokļu konferenci. Godīgi sakot, man pat nepārāk patīk vārds konference, jo man negribas vēl vienu pasākumu, kur cilvēki vienkārši klausās. Man gribas vietu, kur cilvēki jautā, kur diskutē, kur sadzird viens otru, kur dzīvokļu īpašnieks var aprunāties ar ministrijas pārstāvi, būvinženieri, juristu vai pārvaldnieku. Nevis caur iesniegumiem un sūdzībām, bet aci pret aci. Es nevēlos nevienu mācīt. Es gribu, lai cilvēki aiziet mājās ar sajūtu, ka viņi ir saņēmuši īstu atbalstu, ka viņi ir sadzirdēti, ka viņi vairs nav vieni ar savas mājas jautājumiem un ka tagad viņi zina, ko darīt tālāk. Jo dažreiz viena atbilde īstajā brīdī var ietaupīt ne tikai tūkstošiem eiro. Tā var ietaupīt gadus, arī strīdus un vilšanos. Ja pēc šīs dienas kaut viena māja pieņems gudrāku lēmumu, ja kaimiņi sāks vairāk sarunāties un mazāk strīdēties, ja kāds beidzot uzdrošināsies uzdot jautājumu, kuru gadiem nav uzdrošinājies uzdot, tad viss mūsu ieguldītais darbs būs bijis tā vērts. Jo mājas nesākas ar sienām, mājas sākas ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem, kuri ir gatavi iesaistīties, uzņemties atbildību un sadarboties, jo tikai tā rodas labas mājas. Un tikai tā rodas stipra sabiedrība. Tiekamies 1. oktobrī.